Viņš teica, ka viņš balsojas tāpat kā partija balsoja. Es prasīju viņam, nav pašam savu viedokli. Viņš jau baigi apstulbutā. Mans viedoklis ir partijas viedoklis. Bija ļoti vērtīgas lekcijas. Ar mums runāja viena no labākajiem Latvijas žurnālistiem, piemēram, Sanita Ķemberga un Arti Ģīga. Mēs dzirdējām ļoti vērtīgu informāciju par viņu pieredzi žurnālistikā. Jā, man liekas, tas pats būtiskākais ir tas, ka pieteikties vajadzētu tāpēc, lai būtu kaut kāds praktisks zināšanas par un ieskatu tajā, kāda tad ir tā īstā Latvijas mēdīju vide un kvalitāte. Man ļoti patīk mūsu tikšanās ar žurnālistiem, piemēram, Sanita Ķemberga, kas ļoti iedvesmoja, un tad nākamās nedēļas bija vienkārši tāda, ka rakstīt šito, rakstīt to, rakstīt visu iespējamo. Man ļoti arī patīk darbs ar Inesu Vojku, jo var redzēt, ka viņai tiešām tas interesē. Un es viņu satiku arī atsevišķi nedaudz, un bija ļoti patīkami tas, ka viņi tiešām rūpējas par saviem cilvēkiem un tiešām interesējas, kā notiek rakstu sagatavošana, sniedz padomus un tāds īsts reāls, kurš tu iespējams tāpat nedabūtu. Mums bija iespēja doties uz Saimu, kur mēs intervējām deputātus, respektīvi mums bija iespēja padarboties reāli kā īstiem žurnālistiem, mums bija iespēja runāties ar politiķiem un saprast, kāda vispār ir komunikācija ar politiķiem. Tas nav kaut kāds teorētiskais stāstniņš par to, kā kaut kas notiek, bet tu reāli ņem rokās diktafonu, ej pie cilvēkiem, prasa viedokļus, meklē dokumentus, lasi, raksti iestādēm. Rakstījām diezgan apjomīgu pētniecisko rakstu, un mēs guvām pirmo iespēju par to, kas ir reāli darbībā pētnieciskā žurnālistika. Manā gadījumā mēs ļoti ilgu laiku pavadījām Saeimas koridoros un kabinetos, runājot ar dažādiem darbiniekiem, un mēs beidzot sapratām, kāda ir šīs Saeimas darbība un kā tas viss notiek tur. Tā bija tiešām ļoti vērtīga pieredze. Tagad jau es esmu tajā brīdī, kur es vēlos pieķert un saprast, kurā brīdī deputāti runā pilnīgas muļķības. Un es jūtos jau savā ziņā tik iespējams kompetenti, ka tajā sākuma stadijā, ka man vairāk nav grūti saprast, ko viņi cenšas pateikt. Tie ir kontakti. Gan tas, ka jums ir iespēja paburzīties dēlnā un pēc tam, ja jūs jau pierādat, tad jums ir iespēja pēc tam kaut ko darīt kaut vai brīvprātīgā veidā šajā organizācijā. Labi, tu varbūt aizēju un domā rakstīt sieviešu žurnālos uz universitātē, bet tu saproti, ka patiesībā tev nenormāli interesē politika vai tev nenormāli interesē citas lietas, un man šķiet, ka tas ir nenormāli svētīgi un labi. Tiem, kuriem interesē politika, tas dos vēl lielāku garšu un smeķīti tam visam, un tagad ir tā, ka es vienkārši ceļos pāris stundas pirms darba un izlasu visas portālus, visas galvenās ziņas, jo tas tiešām ļoti iepatīkās. Un tas dod izpratni par, zināmā mērā, tas dod izpratni par Latvijas politiskiem procesiem. Es viņam pajautāju, strikt, lai viņš beidzot man atbild uz jautājumu par, bet es jums laikam stāstīju. Tu raksti īziņas visu laiku? Vai zvanījies? Zvanījies. Lai atbild uz jautājumu brūvīgo par finansējumu partiju. Un tad viņš teica, ka viņš balsojas tāpat kā partija balsoja. Es prasīju viņam, nav pašam savu viedokli. Viņš jau baigi apstulbutā. Mans viedoklis ir partijas viedoklis, ja prasīju. Tad tas nozīmē, ka jūs rakstat to partijas viedokli? Nē, partija pabaidot.